Man kāds reiz teica, ka ja es neprotu runāt ar skolotājiem, vecākiem, tad man ir vajadzīgs mentors. Mentors? Kas tas īsti ir? Klau, Anna, kas ir mentors? Es teikšu tev tā, ka mentors ir atbalsta persona, cilvēks, kurš redz jaunietī vairāk potenciālu nekā jaunietis. Spēj pats sevi saskatīt. Mēs esam tie cilvēki, kuri palīdz ar kaut kādiem dzīves izaicinājumiem, kuri lec un skrien un citreiz konsultē un citreiz vienkārši pavada laiku kopā ar jaunieti, lai palīdzētu viņam attīstīt tos viņa prasmes, talantus, jebko, kas ir aktualitāte tajā brīdī. Palīdz cilvēku stiprināt, iedrošināt. Tas ir vistīrākais mentors. Galvenais jau ir tā dzirksts iekšā. Galvenais, ka mentoram ir dzirksts, ka viņš vēlas atbalstīt un ka ir gatavs dot savu laiku, dot savus resursus, iedarbināt visus savus kontaktus, lai to jaunieti stiprinātu. Un būs iespēja arī iespējams kaut kādā veidā izrunāt tādus sāpīgākus jautājumus, par kuriem ir grūti runāt ar ģimeni. Un iespējams nav vēlēšanas runāt arī ar kādu speciālistu, piemēram, ar skolas psihologu. Mentora atbalsts ir individuāls atbalsts, jo, protams, šeit arī ir noteikti ētikas jautājumi. Vienam manam draugam ir ļoti foršs treneris, citam draugam ļoti foršs krusttēvs. Bet kas varētu būt mans mentors? Šis mentors ir cilvēks, kurš ir ārpus skolas pasaules. Mentors ir cilvēks ar šo svaigu skatījumu un cerams bez stereotipiskās domāšanas, kuram ir bišķiņ cits redzējums uz dzīvi, tas var būt atsvaidzinoši un ļoti motivējoši. Jo galvenais mentorings ir tieši uz to, ko vēlas jaunietis. Kādi ir tie izaicinājumi jaunietim? Tas var būt laukā, tas var būt sportojot, mentorings var notikt dažādākajā vidē. Tas var būt ļoti neformāli, un pārsvarā tas ir ļoti neformāli. Un tas ir tas skaistums tajā. Šis pasākums nav ierobežots, mēs domājam tā saucamie ārpus kastes. Mentors vairāk nekā pieaugušais.